ūdens ir plaši sastopams caurspīdīgs šķidrums, kuram nav ne smaržas, ne garšas. Jums šodien pastāstīsim par ūdeni. Eiropā 81% ir saldūdens. To iegūst no virszemes avotiem, piemēram, ezeriem vai upēm. Ūdens, ko lietojam ikdienā. Cilvēku patēriņam izmanto dzeramo ūdeni saņem 3 galvenajos veidos. Centralizētā ūdens piegāde pilsētās un lielākās apdzīvotās vietās, piemēram, ūdens no krāna. Ūdens piegāde laukos no individuālām akām un urbumiem, kā arī fasētais ūdens, kuru iegādājamies tirdzniecības centros. Evian ir dārgāks tikai tāpēc, ka viņš ir spējis izveidot ļoti labu reklāmu par sevi. Tas ir brands, tāds pats kā Gucci vai Chanel. Tādēļ, lai pārdotu savu produktu, izveidosim labas reklāmas par to. Jau tuvāko 10 gadu laikā pasaulē varētu izraisīties kari dzeramā ūdens dēļ. Dzeramais ūdens nav pieejams 1,1 miljardam mūsu planētas iedzīvotāju, un tuvāko 20 gadu laikā šis skaitlis varētu pieaugt līdz 3 miljardiem. Pasaulē ūdens ir ļoti piesārņots. Piemēram, dzerot ūdeni no krāna, var saslimt ar dažādām slimībām. Piemēram, izlejot kafijas biezumus, izlietētie nonāk kanalizācijā, kur pēc tam ūdens daļēji attīrās un to cilvēki atkal dzer. Ūdens trūkuma iemesli ir dažādi – nabadzība, sliktas ūdens resursu pārvaldība, pieaugošs iedzīvotāju skaits, pārmērīgs ūdens patēriņš lauksaimniecībā, kā arī politiskajā situācijā valstī. Šajā situācijā cilvēks nelietderīgi izturās pret ūdeni, lai gan Āfrikā nav pietiekami daudz ūdens, lai pietiktu visiem Āfrikas iedzīvotājiem.